Sveicināti, dārgie draugi, sveicināti! Klāt ir kārtējais video, un šajā video es jums gribu pastāstīt par vienu nopietnu notikumu, kurš sagaida mūs jau rīt, 14. oktobrī 2023. gadā. Tātad, mīļie, rītdien saskaņā ar vēdiskās astroloģijas rādītājiem mūs sagaida Saules aptumsums jaunavas zīmē. Tiem cilvēkiem, kuri seko man Facebook grupā Zvaigžņu ciparnīca vai kuri ir skatījušies manus iepriekšējos video, jūs esat lietas kursā, kad es nodarbojos tieši ar vēdisku astroloģiju. Un tādēļ, mīļie, nebrīnieties, ja kaut kāda informācija atšķirsies no tās, ko jūs varbūt esat jau kaut kur lasījuši vai dzirdējuši, kas ir saistīti saskaņā ar klasisko astroloģiju, ja? Jo vēdiskās astroloģijas rādītāji atšķirās. Par to, kā viņi atšķirās, jūs varat noskatīties manā vienā iepriekšējā video, kur ir stāstīts par kosmisko jeb karmisko pasti. Tur jūs to visu varat noskatīties, ja? Tur es visu pastāstu. Tā, mīļie, tātad, ko tad mums rītdien sola un uz ko mums jābūt gataviem? Tātad rītdienas saules aptumsums jaunavās. Un, dārgie draugi, ja jūs esat pēc ascendenta jaunava, vai jums mēnesis atrodas jaunavas zīmē, vai arī saule atrodas jaunavās, tad šis aptumsums ietekmēs jūs visvairāk, jo tas tieši notiks jūsu zodiaka zīmē. Tā, mīļie, kas tad vispār ir saules aptumsums un kas vispār ir saule? Ja? Tātad saule tā ir planēta, kas iespaido visu dzīvo uz mūsu planētas Zeme. Viņa mums dod dzīvību, viņa mums dod enerģiju, viņa mūs silda. Tātad tas ir tāds, ziniet, enerģijas resurs, kuru mēs saņemam no planētas Saule. Un tad, kad notiek saules aptumsums, protams, visas šīs sfēras, viņas tiek aptumšotas, jā? Mēs izjūtam tādu nemieru, mēs izjūtam spēka izsīkumu, mums var iestāties tāds kaut kāds depresīvs stāvoklis, arī uz veselības jomu tas var atsaukties, tātad varbūt asinsspiediens tur lēkā, jā? Mēs varbūt nespējam konkrēti un skaidri pieņemt kaut kādus lēmumus, jā, mums prāts ir pilnīgi tā kā aptumšojies, jā, un mēs varam rīkoties diezgan pat neadekvāti un kaut kā, ziniet, nemākam sevi, kā saka, saturēt grožos, un varam sastrādāt daudz kaut kādas nepatikšanas un nepatīkamas lietas. Tātad rītdien, ko vajadzētu darīt un no kā vajadzētu izvairīties un kā tas vispār ietekmēs kaut kādas dzīves sfēras. Es mazliet pastāstīšu astroloģisko situāciju un būs arī taro izlikums visām zodiaka zīmēm. Tā kā skatieties līdz galām, es domāju, ka būs jums interesanti. Tātad rītdien saules aptumsums. Kā tas var mūs iespaidot? Parasti saules aptumsumu, vispār aptumsumus mēs tā varam jau sākt izjust aptuveni nedēļu pirms aptumsuma iesākuma un arī kādas pāris dienas vēl pēc, kad aptumsuma periods ir beidzies. Ar rītdienu mēs ejam tādā aptumsuma koridorā, jo rītā iesākās saules aptumsums un 28. oktobrī būs mēnesis aptumsums. Tātad mēs esam tādā aptumsuma koridorā. Un šis koridors būs diezgan tāds izaicinājumiem bagāts, ja? Tā kā esat gatavi dažādiem pārbaudījumiem, bet atcerieties, kad pārbaudījumi ir dažādi izaicinājumi, tas ir tikai tāpēc, lai mēs paliktu stiprāki, lai mēs varbūt izdarītu kaut kādus secinājumus, lai mēs paskatītos uz sevi, uz dažādām situācijām no malas un padomātu, kas ir tā kā, kāpēc notiek tā, kā notiek, un vai tur var kaut ko labot, un ko var labot, un ko mēs varam izmainīt, ja? Tātad, kā tas var ietekmēt visus cilvēkus, kā tas var izpausties, tātad mēs varam sākt redzēt kaut kādus sapņus, ja? Kaut kādus, ziniet, kā mēs tautā sakam, kaut kādus murgus, ja? Kad mums šķiet, kad kaut kādi ārprāti, ja? Kaut kādas šausmas mēs redzam sapņos, ja? Vai tur kaut kādi miruši cilvēki var nākt, jo saules aptumsums tas ir saistīts arī ar to, kad mēnesis aiziet saulē priekšā, ja? Un tā tad var sapņos arī parādīties kaut kādi miruši cilvēki, miruši radinieki, ja?
Šādas lietas var būt veselības jomā, tas var būt, kad sāk asinsspiediens lēkāt, ja tur uz augšu, uz leju, kaut kādas galvas sāpes vai reiboņi, tā kā īpaši cilvēki, kuriem ir kaut kādas hroniskas slimības, ja tur tie var izjust to vairāk, ja tieši kas ir saistīts ar kaut kādām mentālām, psihiskām, kaut kādām tādām slimībām, ja tur var kaut kādas izpausmes notikt, ja var sāsināties. Tātad mirušie radinieki, kā es teicu, var nākt, ja pie jums sapņos, jā, vai nu arī var būt tāda sajūta, kad jūs esat telpā tā kā viens, jā, bet, nu, šķiet, ka tur vēl kāds ir, šādas izpausmes arī varētu notikt. Tad vēl kas var būt. Dažādi, ziniet, mēs varam justies tādi tā kā, nu, pazuduši, pazaudējušies, ja, nespējam pieņemt kaut kādus apdomātus lēmumus, ja kaut kādi loģiski kaut kādi, nespējam pat loģiski pamatot, kāpēc mēs darām kaut ko tā, kā mēs darām, un kaut kādas tādas neapdomīgas rīcības, tāpēc rītā pacentieties izvairīties varbūt no kaut kādu lēmumu pieņemšanas, ja ir iespēja atlikt kaut kādas pat ķirurģiskas operācijas, ja nu tas nav kaut kāds dzīvības un nāves jautājums, protams, ja. Jo visi tie lēmumi, kuri tiek pieņemti aptumsuma laikā, viņi var būt maldīgi, kļūdaini, ja, par kuriem mēs pēc tam varam, diemžēl, nožēlot, ja, bet, nu, ir dažreiz tādi lēmumi, kurus jau vairs atgriezt nevar, un, kā saka, pieņemt pa jaunu ir diezgan pagrūti, tāpēc esat apdomīgi, ja, izvairieties tiešām no kaut kāda līguma parakstīšanas, necentieties mainīt darba vietas, nepieņemiet tādus, ziniet, tādas idejas fiks, ja, kad viss es tagad zinu, ja, jo izrādīties var pilnīgi pretēji, ja, kad tas ir kaut kāds kļūdains lēmums. Neiesaistieties konfliktos, nestrīdieties, ja, arī ģimenē tas var izpausties, ja, kad partneri var būt savā starpā, ziniet, tādi divas uzvilktas tādas tā kā ugunīgas bumbas, ja, tad pacentieties saprast arī to, ka ne tikai jūs, bet arī tas otrs cilvēks izjūt to saules aptumsumu, ja, un ja jūs to apzināties un saprotat, ja, tad pacentieties sevi nomierināt un arī neprovocēt otru cilvēku uz kaut kādu konfliktu, ja, neiesaistieties konfliktos, strīdos, tur nekašķējieties un nestrīdieties ar saviem mainiekiem, un arī darbā tas ir, ja jūs strādājat klientu sfērā, klientu apkalpošanā, ja jums ir darbs ar citiem cilvēkiem, tad saprotiet arī, ka tur var būt kaut kādas pretenzijas, kaut kādi, ziniet, kā mēs sakam, uzbraucieni, kaut kāda pretenziju izteikšana, kaut kāda paaugstināta konflikta, tāda sajūta, ja. Tāpēc pirms kaut ko teikt vai darīt, noskaitiet līdz 10, ja jūs to varat, ja, pacentieties to izdarīt. Un tikai tad kaut kā reaģējiet uz to, jo var būt paaugstināta tāda reakcija, jā, gan jums, gan apkārtējiem cilvēkiem, un lai izvairītos no kaut kādiem turpmākiem tādiem, ziniet, kad mēs maziņa uguntiņu, viņa pāraug tādā lielā liesmā, un tāds liels konflikts izveidojās, ja, lai tas neizveidotos, tad pacentieties tiešām kaut kā tā mierīgāk uz visu reaģēt, jā. Protams, ja nu tur ir kāds, kuram jau nu galīgi iet viss, kā saka, pāri par robežām, ja cilvēks šauj pāri par strīpu, ja, nu tad, nu, ir jānoliek pie vietas, bet to arī dariet tā pēc iespējas saudzīgāk, ja. Izvairieties rītā apmeklēt kaut kādus publiskus pasākumus, ja, kur ir daudz cilvēku. Atrodoties uz ielas, neskatieties uz sauli, ja, jo tas ir tiešām nelabvēlīgi, ja, jo tā saules enerģija ir pilnīgi tāda ar mīnus zīmi, tāpēc izvairieties skatīties uz sauli. Ja jūs esat grūtnieci, ja jūs esat bērniņa gaidībās, tad nu, jums īpaši būtu ieteicams vispār varbūt pat no mājas neiet ārā un pavadīt dienu tā mierīgi, ja kaut kādas mantras paklausieties, kaut kādu relaksējošu mūziku, nomieriniet to savu satraukumu iekšējo. Ja ir iespēja, var palīdzēt kaut kādiem bezpajumtnieku dzīvnieciņiem, jā, tas būs ļoti labi, vai vecākiem cilvēkiem, jo tas arī tādu labu iespaidu dos, jā. Ja jūs esat nolēmuši mainīt darbu vai kaut ko mainīt, vai nu tur attiecībās vai darba sfērā, ja, nu tad arī pacentieties to visu atlikt, nepieņemiet kaut kādus, ziniet,
kaut kādus neapdomātus lēmumus, ja, jo Saule tā ir arī planēta, kas norāda uz vadību, uz valdību, ja. Tā kā šajā jomā mēs arī varētu izjust kaut kādus valdība varbūt var pieņemt, ziniet, kaut kādus pilnīgi kaut kādus neapdomātus lēmumus, ja, un no vadības puses arī kaut kas var būt tāds neapdomīgs, ja, tāpēc nevedieties uz tām enerģijām negatīvajām, ja, ļaujiet visam tām 2 nedēļām aptuveni paiet, tad jau kaut kam vajadzētu parādīties pilnīgi citā gaismā, tāpēc esiet tādi mierīgi, ja. Jo jūs būsiet mierīgāki, ja jūs būsiet tādi nekonfliktaināki, ja to enerģiju tādu jūs sūtīsiet, kā saka, apkārtējai pasaulē, tāda arī viņa vairāk tur būs. Tātad attiecības sfērā, kā tas varētu ietekmēt, kā es teicu, ja Saule tā ir vīrišķā enerģija, Mēnesis tā ir sievišķā enerģija, ja, un tātad šīs abas enerģijas viņas rītā varētu kaut kā mazliet tikt tiešām iespaidotas, ja, un tāpēc, kā es teicu, varbūt kaut kāda savstarpēja nesapratne tur ģimenē, ar partneri, jā, ar kaut kādu, vai ar vīru, vai ar draugu, jā, tāpēc pacentieties saprast, kad, kā es teicu, kad ne tikai jūs, bet arī tas otrs cilvēks atrodas tajā saules aptumstumā, ietekmē sevi un to partneri, jā. Darbs un karjera, kā tas var būt, ja, ziniet, tas ir tāds laiks, lai pāanalizētu varbūt savas veiksmes un neveiksmes, kas ir izdevies un kas nav izdevies un ko darīt, ja, lai kaut ko mainītu, lai kaut ko uzlabotu, ja, tā tad, ja kāds tur, ziniet, tā agresīvāk uzvedās jums darbā, ja, nu tad arī varbūt vienkārši parunājiet ar to cilvēku, ja, nevedieties, neuzvelcieties uz konfliktu, neiet uz atklātu konfliktu, kas saka, neizaiciniet ne sevi, ne to otru cilvēku. Finansēs, kā tas var būt, jā, finansēs izvairieties no kaut kādiem neapdomīgiem pirkumiem, jo, kā es teicu, jā, tur var būt pilnīgs tāds prāta aptumsojums, jā, un var būt kaut kādi neapdomīgi tēriņi, neapdomīgi pirkumi, it īpaši, kas ir saistīts ar kaut kādiem lieliem pirkumiem, jā, tur mājas, mašīnas vai kaut kas tāds. Arī šeit var nostrādāt, ziniet, tā negatīvā enerģija un varat kaut ko nolaist greizi un par ko var nākties pēc tam nožēlot. Veselība. Veselības jomā, kā tas var būt, jā, tāds spēku, gan emocionālo, gan fizisko spēku tāds izsīkums var justies. Un tāpēc arī, lai to visu atjaunotu, jā, pacentieties varbūt vairāk tiešām kaut kādas, kas nodarbojas ar kaut kādām praktikām, jā, vai nu tur ar jogu, vai tur meditācijas, vai mantras klausieties, jā, paklausieties kaut kādus tādus gudrus cilvēkus, viedus, jā, kuri jums var, teiksim, kaut ko labu pastāstīt, kaut ko tādu tiešām noderību, jā. Pēc iespējas vairāk centieties izvairīties no kaut kādiem sociāliem tīkliem, nevāciet visu to informāciju, nelasiet visu, kas tagad ir pieejams, jā, jo, ziniet, es te mazliet arī pāris dienas atpakaļ paskatījos arī visu to, kas notiek Izrēlā un Palestīnā, jo man Izrēlā uz doto brīdi atrodas man ļoti mīļa viena draudzene, jā, kur ir aizceļojis pie tēva ciemos un tur viss tas tagad tā šausmas notiek, un es tiešām ļoti par viņu pārdzīvoju, un es te sarakstījos ar viņu, un paldies Dievam, ar viņu viss ir kārtībā, un es sāku tur tā vairāk skatīties, un es sapratu, ka tas man ierauj tādā atvarā, un es esmu kā pēc ascendenta Vēzis, un mana planēta Mēnesis, ja, un tad es tā tiešām ļoti emocionāli visu to uztvēru, un es sapratu, ka viss nē, es no tā izgāju ārā, jo, ziniet, ir lietas dzīvē, kuras ir, diemžēl, jāpieņem, un jāsaprot, kāpēc tas notiek, jā, jo ir katrai darbībai ir pretdarbība, jā, un par katru nodarījumu mēs saņemam kaut kādu, teiksim, reakciju, jā, tātad tas ir tas karmas likums, jā, ja visuma likums, un tāpēc, ziniet, bieži vien cilvēki nezinot kaut ko un domājot, ka man jau tas tā viss noies, kā saka, no rokām, jā, mīļie cilvēki, tā tas nav, un pienāks brīdis, kad būs par kaut ko jāatbild, gan par labo, gan par slikto, tāpēc arī dzīvē notiek tik daudz
tik daudz tādu negatīvu lietu, ja, kad cilvēki ir, ziniet, ir aizgājuši jau tik tālu, kad viņi, ziniet, tiešām jau vairs nesaprot, jau viņi aizstās savas varas kāris, aizstās sava kaut kāda, ziniet, tāda uzaudzētā ego, ja, kad viņi jau vairs nespēja saprast, kas ir labs un kas ir slikts, un rīkojās tā, ka pilnīgi, ziniet, tiešām man gribās teikt, pat mati gaisā ceļās, ja, un tāpēc es vienmēr saku, ja, kad saprotiet, kad no karmas likumiem nav iespējams noslēpties un nāksies par to atbildēt, ja, jūs varat slēpties vai, nezinu, vai skapī vai zem gultas, ja, un domāt, ka neviens neko neredz, bet diemžēl ir, nevis diemžēl, bet par laimi, ir kādi augstāki spēki, kas visu to vēro, un kad pienāk tas brīdis, tas samaksas brīdis, ja, tad cilvēkiem bieži vien negribās tos savus darba augļus pieņemt un saņemt, ja, un gribās novelt atbildību uz citiem, bet vajag paskatīties, ja, kur mēs paši esam pie tā visa vainīgi. Bet, nu labi, es te mazliet no tēmas novirzījos, tas jau ir par karmas likumiem, par ko arī es kādu video uztaisīšu. Tā, mīļie, ka tātad, kas vēl attiecās uz rītdienu, tātad, kas vēl varētu būt sociālā dzīve, kā jau es arī minēju pirmīt, ja, pēc iespējas mazāk skatieties visu šito, ko jums te stāsta un rāda tur tiktokos, visas tās šausmas, un ir īpaši, ja jūs esat tāds emocionāls cilvēks, ja, tad, jā, nu, ko jūs varat darīt, protams, jūs varat palūkties par tiem cilvēkiem, jā, sūtīt viņiem savas gaišās domas un paļauties uz to, ka ir kaut kādi augstāki visuma likumi, kas visu koriģē un kas visu regulē. Bet neiesaistieties kaut kādos tādos, ziniet, nosodījumos, ja, kā es saku, nebojājiet savu karmu, jo tagad ir tāds karmas pārbaudes veids, jā, tāds laiks, kad mēs visi tiekam pārbaudīti, ja, tiek pārbaudīta cilvēku tāda līdzjūtība, cilvēcība, tāpēc esiet tādi apzinīgi, ja, bet es domāju, ka, ja jūs skatāties šo video, tad jūs jau esat tie gaišās puses cilvēki, un jūs saprotat, kas notiek pasaulē. Tā, mīļie, tāda atkāpīta vēl, bet tātad rītdien saules aptumsums, tātad ziniet, ko darīt, ja, izvairieties no cilvēku masām, izvairieties no konfliktiem, ja jums rādās kādi slikti sapņi, ja, padomājiet, ko tas sapnis jums rāda, par ko viņš jums stāsta, ja jūs redzat sapņos kaut kādus savus mirušos radiniekus, iespējams ir jāaiziet pie viņiem uz kapiem, jānoliek svecīte, varbūt jāizrunājas, jāprunājas ar viņiem, veselību savu audzējiet savu sirsniņu, vērojiet savus bērniņus, esiet uzmanīgi ar kaut kādiem griezošiem, durošiem priekšmetiem, jā, jo arī tas var tā kaut kā negatīvi jūs ietekmēt, tāpēc esiet tādi apzinīgi un galvenais izvairieties no konfliktiem un no neapdomīgiem kaut kādiem tekstiem, nerunājiet par to, par ko jums var nākties pēc tam nožēlot, nepasakiet kādam to, ko jūs vairs nevarēsiet vērst par labu, esiet apdomīgi visu lēmumu pieņemšanā, finansēs, mīlestībā, ja, un ja jūs maksimāli tā atbildīgi rītā dzīvosiet, nu tad jau viss būs labi un jūs izvairīsieties no dažādiem kaut kādiem konfliktiem. Tā, mīļie, bet nu ko, tagad astroloģiski tas viss ir skaidrs, un vēl jā, par cik es te pieminēju to sesto, kad tātad notiek aptumsums jaunavas zīmē. Jaunavas tas ir sestā zodiaka zīme, un abstraktajā horoskopā tā ir sestā zodiaka māja, jeb astroloģiskā māja, jeb dzīves sfēra, un tā ir saistīta ar kredītiem, parādiem, parādniekiem, ar finansēm, ar tādu kalpošanu citiem, ar ienaidniekiem, ar nelabvēļiem, jā, tāpēc rītā tiešām esat tādi atbildīgi, kredītus neņemiet, esat atbildīgi, apdomīgi visā, ko jūs darat un ko jūs sakat, nepavairojiet savus kaut kādus ienaidniekus, nelabvēļus, jā, esat tādi, un izturieties ar tādu sapratni gan pret sevi, gan pret visiem apkārtējiem.
Tā, mīļie, bet nu ko, ja jau tas astroloģiskais posms ir beidzies, tad arī būs taro izlikums visām zodiaka zīmēm. Būs 2 vai pat varbūt 3 kāršu kavas katrai zodiaka zīmei. Un sāksim mēs, protams, ar auniem. Tātad, mīļie auni, kas jums ir jāņem vērā rītdien, ko jums rāda taro kārtis, ja paskatīsimies. Pa vienai kārtī, es domāju, es paņemšu no 3 kāršu kavām un paskatīsimies, ko tad taro kārtas jums rāda uz rītdienu. Tā, mīļie auni, pirmā kāršu kava, tātad klasiskais raiders veids, jā, man ļoti patīk šī kāršu kava. Tātad auni, wow! Zižļu dūzis, tā ir jaunu iesākumu kārts, mīļie mani. Rītdien jauni iesākumi, bet esiet apdomīgi, pieņemiet apdomātus lēmumus. Rītā jums enerģija kūstās pāri pa malām, rītā gribēsies skriet, darīt, ķert un kaut ko mainīt. Starp citu, šī kārts arī norāda uz jaunām romantiskām attiecībām, bet atcerieties, viss, kas iesākās aptumsuma brīdī, aptumsuma periodā, var nenest to rezultātu, uz kādu jūs esat tā kā nosliecies, ja? Tātad paskatieties, vai tiešām tas viss, ko jūs rītā iesāksiet, tās visas idejas, ko jūs rītā metīsieties piepildīt, vai tas jums atnesīs labu un vēlamo rezultātu. Attiecību jomā šī kārts arī norāda, rītdien jūsu dzīvē var parādīties kaut kādas jaunas romantiskas iepazīšanās ar kādu vīrieti, jo zīžļi tas ir arī vīrietības simbols. Tāpēc, mīļās meitenes, esat piesardzīgas un uzmanīgas, ja? Nekrītiet rītā, neielecat ar galvu atvarā, esat apdomīgas, ja tā ir mīlestības joma. Tālāk, paskatīsimies vēl uz šīs kāršu kavas, zeltītais karaliskais taro. Dārgie auni, kas tad jums rītā gaidāms ir, kam jāpievērš uzmanība? Nu, izskatās, ka rītā auniem jūs esat enerģiska zīme un jūs apturēt ir diezgan grūti un rītā jums būs jāpacīnās ar savu enerģiju, jo zižļu dūzis tā ir kārts, kas norāda uz jauniem enerģiskiem tādiem iesākumiem. Tā otrā kārts auni. Wow, vecākais arkāns vientuļnieks. Vientuļnieks tā ir kārts, kas rāda, ka tiešām rītā jums būtu ļoti vēlams nodoties kaut kādām meditācijām, kaut kādai, ziniet, kad jūs gribat padomāt par dzīves jēgu, pabūt vienatnē. Jums gan tas būs pagrūti, jo jums, ziniet, šī kārts, zižļu dūzis un tas vientuļnieks, tās būs tāda pretrunīgas kārtas, kad ir daudz enerģijas un ir jāmāk viņas savaldīt, ir jāieklausās sevī. Tātad, mīļie auni, tiešām rītā ieklausieties, ieskatieties visos tajās jaunajās savās idejās, visos tajos savos jaunajos centienos, nepāršaujiet pāri pa strīpu, esiet apdomīgi, ja? Vecākais arkāns, tā ir nopietna kārts ar tādu lielu tādu tālējošu notikumu, ja? Tātad esiet apdomīgi, lai viss tas, ko jūs rītā uzsāksiet jaunu, tiešām jums atnes tikai labus rezultātus. Tā, mīļie, un tad paņemsim vēl trešo kāršu kavu, visu iemīļotais arkanum taro, tad arī kārti no šīs kāršu kavas paskatīsimies, ko tad jums auni arkanum taro rādīs. Nu, izskatās, auni tiešām jums rītā nāksies bišķiņ mazlietiņ pacīnīties ar savu enerģiju, ja? Mācēt sevi apturēt, mācēt sevi apstādināt. Jūs esat zīme, kura ir tāda iet, darīt, skriet, piepildīt, kaut ko realizēt, kaut kur steigties, ja? Tā, mīļie, kas tad šeit vēl ir? Vau, 8 monētas tiešām rītā turpiniet darīt to, ko jūs vislabāk mākat. 8 monētas tā ir kārts, kas rāda, kad velciet ārā visas tās savas labākās īpašības, nemainiet neko, turpiniet darīt to, ko jūs vislabāk mākat. Jo, kā es teicu, šīs divas kārtas norāda, ka idejas būs daudz, bet būs arī pārbaudījums. Būs pārbaudījums, kurš prasīs no jums tādu atbildību. Atbildību, kā jūs mākat, nu vai jūs novirzīsieties, vai jūs nenovirzīsieties, vai jūs paliksiet pie saviem tādiem iemācīt
paliksiet pie tā, ko jūs vislabāk mākat. Jo izdarot kaut ko nepareizu, neieklausoties, neieskatoties sevi, rīkojoties pēc šī zižļu dūža, zinat, var sanākt tiešām kaut kādas nepatīkšanas. Tāpēc, lai no tā izvairītos, ieklausieties savās sajūtās, ieklausieties savā dvēseles balsī, savā iekšējā intuīcijā, un jūs noteikti sapratīsiet, kur likt lietā rītā to savu enerģiju. No ko, Auni, esat gatavi izaicinājumam rītdien? Jūsu enerģija rītā tiks izaicināta. Tā, mīļie, tagad skatāmies vērši, ko tad jums rāda kārtas rītdienai? Vērši, mīļie, kas tad rītā jūs sagaida? Tā, vērši, pirmā kārts, wow, 6 zobeni. 6 zobeni, tā ir ceļojuma kārts. Kad, ziniet, rītā arī izskatās, kad jūs beidzot būsiet pieņēmis kaut kādu lēmumu. Vai nu jūs, ziniet, tas ir, kad izdomājat viss, es vairs negribu tur atrasties, man tur ir par grūtu, es gribu kaut ko mainīt. Jūs varat plānot, bet rītā vēl neko nemainiet. Šī kārts arī rāda, ka jā, plānot jūs varat mainīt dzīvesvietu, jūs varat mainīt darba vietu, iespējams pat jūs gribat mainīt attiecības, bet rītā nebūtu tā diena, kad šis lēmums tiešām ir jāīsteno. Tā kā mazliet vēl pacietieties, ļaujiet tam aptumsuma koridoram pāriet, ja? Un tikai tād, bet plānot var. Aptumsuma laikā plānot jūs varat, bet tādas darbības nekādas konkrētas nepieņemiet. Otrā kārts, vērši mīļie, wow, monētu karalis. Nu ko, rītā jums ir izaicinājums arī pa finansēm. Jūs esat zīme, kurai ir ļoti svarīga stabilitāte. Un rītā jūsu galvenā tāda, ziniet, tā kā tendence, ja, būs finansiālā stabilitāte. Tā kā jūs esat zīme, kurai patīk, jūs esat Venēras zīme, jums viss, kas ir saistīts ar krāšņumu, ar baudas gūšanu, ar kaut kādu dzīves prieku baudīšanu, ja, rītā var būt izaicinājums jums. Tāpēc es teicu, esiet apdomīgi rītā savos tēriņos, padomājiet, vai tas jums ir nepieciešams un vai tas tiešām ir tas, kas jums pašreiz ir vajadzīgs, ja? Tā, un tad trešā kārts, mīļie vērši jums, kas tad jūs rītā sagaida? Arkanu un taro, ko rāda? Wow, 10 zobeni. 10 zobeni, tā ir kārts, kas rāda viss, jūs jau vairs nespējat. Ziniet, tas ir tā, kad varbūt pārāk daudz informācijas, varbūt pārāk daudz kaut kādu, kā es teicu, ja, izvairieties no tādām sabiedriskām vietām, neuztveriet visu, ko jums tur sociālie mēdī kaut kur tur grūž iekšā, jo tas var jūs pilnīgi izsist no līdzsvara. Ja jūs varat saklausīties un dzirdēt kaut ko tādu, kad jums pilnīgi gribās kaut kur aizmukt un noslēpties. Bet šī kārts arī rāda to, ka rītā iespējams jūs tiešām varat pielikt punktu kaut kādām situācijām, kuras jūs pārāk daudz jau ir apgrūtinājušas. Ja? Vai nu tas ir kāds cilvēks, vai nu jūs varbūt izdomāsiet tiešām viss, man tie sociālie tīkli jau ir tur tik daudz, ziniet, to kaut kādu to drazu un tos nepatīkamos momentus tur ir sastūmuši manā galvā, kad es vairs to negribu klausīties. Un lai no šādas situācijas izbēgtu, rītā iespējams jūs tiešām pieņemsiet lēmumu, nodarboties ar kaut ko vairāk patīkamu, ja? Nevis tur skatīties un klausīties, kas notiek tur un kas notiek tur, un kas notiek jebkurā valstī, vai tur ir karš un viss, jo to jūs rītā vairs nebūsiet spējīgi uzklausīt un nebūsiet, pat nevēlēsieties vairāk to dzirdēt, jo tas jūs var novest tiešām pie kaut kādu nervu sabrukuma. Tāpēc, mīļie vērši, labāk nodarbojieties ar kaut kādām tādām patīkamām lietām, ja, bet izvairieties no jebkāda veida negatīvās informācijas, jo tas jums var rītā atnest tādu, vai ļoti tādu negatīvu iespaidu, ja. Tā, kas mums tālāk dvīņi? Nu, ko, mīļie dvīņi, ko tad jums rāda taro kārtas? Ja? Tā tad dvīņi arī jums 3 kārtas būs. Klasiskais raiders, paskatīsimies, ko mums rāda pirmā kārts. Wow, vecākais arkāns spēks, mīļie mani dvīņi, jūs esat Merkūrija planēta, jūs esat intelektuāļi, jūs esat komunikāciju cilvēki. Un rītā jums tiešām pietiks spēka
lai tiktu galā ar dažādiem izaicinājumiem. Jūs spēsiet savaldīt gan savas iekšējās emocijas, gan iespējams pat nomierināt kādus citus cilvēkus, ja, kuri būs uzvilkušies, kuri būs pavilkušies uz to saules aptumsumu, uz tām negatīvajām enerģijām. Tā kā rītā jūs būsiet tieši tas cilvēks, kurš būs tas, ziniet, tas miera nesējs, ja, kurš varēs tas, ziniet, jūs esat diplomāti, un rītā jums tiešām nāksies likt lietā visu savu diplomātisko pieeju, lai kaut ko, lai iespējams nomierinātu kādus strīdniekus, lai saliktu visu pa vietām, arī savu iekšējo pasauli ļoti labi rītā mācēsiet sakārtot. Jauki, vecākais arkāns, tas ir tāda, kā es teicu, jā, tā ir tāda kārts, kas rāda uz tādu ilglaicīgu tādu notikumu, kas arī nesīs iespēju jums pēc tam. Tālāk, otrā kārts, divi kausi, nu, ko, mīļie mani, esat rītā gan piesardzīgi ar tām, tajā mīlestības sfērā, jā, paskatieties, jā, ja jums tur tiek izteikts kaut kāds, ziniet, piedāvājums romantisks, jā, neķeriet, nekrītiet vēl uzreiz tajos apskāvienos, jā, neliekat tās rozā brilles uz acīm, jo viss var izrādīties ne tā, kā gribētos. Bet šī kārts norāda uz tādu veiksmīgu, patīkamu dienu, kad jūs vairāk pavadīsiet laiku tādās patīkamās emocijās, un jūs arī spēsiet dot apkārtējiem cilvēkiem tās patīkamās emocijas. Arī veiksmīgas sadarbības kārts, kas liecina, ka rītā var būt ļoti labi, ja jūs esat, teiksim, cilvēks, kas nodarbojās, kas strādā ar klientiem, kad tur var būt tādi patīkami klienti, ja, kad viss ir tā mierīgi, maigi un patīkami, ja, kad nekādi tādi asi momenti starp jums rītā nav gaidāmi. Tā, mīļie dvīņi, un kas tad ir trešā kārts jums? Trešā kārts, dvīņi, kas tad jums vēl ir pa momentu? Bet, nu, redziet, ka jums ir labas kārtas, vecākais arkāns spēks, spēja tikt galā ar savām emocijām, savaldīt to savu iekšējo lauvu un iespējams vēl kādu lauvu savaldīt. Tā, un trešā kārts dvīņiem, mērenība, nu, tiešām, mīļie mani, vecākais arkāns mērenība, jums rītā viss būs. Ziniet tā, jūs pārdomāsiet, jūs apdomāsiet, pirms kaut ko teikt, jūs izdomāsiet, jūs apsvērsiet ikvienu savu vārdu, ikvienu savu lēmumu. Kā jau es teicu, jūs dvīņi esat tāda viegla zodiaka zīme, kura dzīvo pateicoties savām komunikācijām. Jūs ļoti labi mācēsiet komunicēt, jūs būsiet tādi piezemēti, ieturēti, ļoti labi audzināti, ja, uz konfliktiem jūs tiešām rītā nepavilksieties. Nu, ko, mīļie dvīņi, super, ļoti, ļoti jauki. Tā, tālāk, kas mums ir vēži, mīļie vēži, arī es esmu vēzis, un, ziniet, man arī ir interesanti, kas tad mani rītā sagaida, ko tad man tās taro kārtas arī rāda, jo es pēc ascendenta esmu vēzis, un arī pēc saules es esmu vēzis. Tā, mīļie mani, vēzīši, skatāmies, kas tad mūs rītā sagaida. Viena kārts, 8 monētas arī. Mīļie vēži, par cik mēs esam ļoti emocionāli, mēs esam pakļauti mēnesi planētai, tās ir emocijas, sajūtas, visa pasaules uztver mums notiek caur sajūtām, lai rītā nebūtu nekādu asaru, lai rītā nebūtu sirdsāpju, daram to, ko mēs vislabāk mākam, neko nemainam, turpinam darīt un likt lietā savas vislabākās īpašības. Tāpēc, lai tiešām vēži, par cik mēs esam tādi emocionāli, ja, tad, lai izvairītos no kaut kādiem tādiem asiem, tādiem pārvaldījumiem, nervus, lai nebūtu tādu nervu kutinošu situāciju, tad rītā tiešām turpinām darīt to, ko mēs vislabāk mākam, un neiesaistamies nekādos jaunos projektos, turpinām strādāt attiecību jomā, arī dariet tā, kā jūs jau dariet, tad tiešām nekādi asumi šeit nav mums gaidāmi. Nu, jauki tā. Kas tad ir otrā kārts no zelta taro, no karaliskā zelta taro kāršu kavas? Vēži, mīļie mani. Tā, kas tad mums te gaidāms ir? Kas tad šeit ir? 7 zīžļi. Nu, ko izskatās, kad, nāksies vēži, mīļie, rītā mazliet gan atkauties no kaut kādām iespējams
Ziniet, tā ir tāda kārta, kas rāda, ka jāmāk noturēties savās pozīcijās. Un kā jau šīs 8 monētas rādīja, tātad rītā nevedieties ne uz kādiem tādiem emocionāliem izaicinājumiem, uz konfliktiem. Turpiniet mierīgā garā, nepavelcieties uz asumiem, nepavelcieties uz kaut kādām informācijas, kaut kādām negatīvām tādām ziņām vai uz kaut ko tādu. Ziniet, pastāviet par sevi, mākat rītā par sevi pastāvēt, mākat turēties savās pozīcijās, mākat nostiprināt tās savas pozīcijas, lai ko dara apkārtējie cilvēki, jūs mierīgi turpinat lēnām, pavēziski iet uz priekšu un izvairieties no asumiem. Ja kāds vēlās jūs rītā pavilkt uz kādu konfliktu, tad arī parādiet viņam un pasakiet, ka nē, pacentieties izdarīt kaut kā tā, lai jūs tajā konfliktā neiesaistītos, lai nekas neizsistu jūs no ierastās jūsu tādas darbības, ja? Tā, mīļie, un ar Kanum Taro skatāmies, ko mums rāda. Skaistais ar Kanum Taro kāršu, skaistā ar Kanum kāršu kava. Tā, kas šeit ir? Vau, mīļie vēži, šī ir jūsu kārts, vecākais arkāns, augstākā priesteriene. Šī ir intuīcijas kārts, kas norāda, kad rītā, mīļie vēži, jūs esat, kā es teicu, mēnesis zīme. Un mēnesis tā ir mūsu intuīcija, tās ir mūsu iekšējās sajūtas. Pateicoties savām intuīcijai, savām iekšējām sajūtām, jūs spēsiet izvairīties no visām nepatikšanām. Jūs ieklausīsieties savā intuīcijā, jūs spēsiet pieņemt pareizos lēmumus, jūs spēsiet izvairīties no kaut visiem riskiem, kas jums rītā būs priekšā, jo jūs esat intuitīvā zīme, un tāpēc ieklausamies savā intuīcijā, turpinam darīt to, ko mēs esam iesākuši, mākam pastāvēt par sevi, par savām robežām un iespējams arī par savu ģimeni. Nu, ko, mīļie vēži, man prieks, ļoti labs izlikums mums rītā ir tā, un kas tad gaida mūsu lauvas? Lauvas jūs esat zīme, kura ir saules pārvaldniecībā, aizbildniecībā, un tātad jums arī rītā būs tāds izaicinājums, jo jūsu valdošā planēta rītā būs aptumsumā. Un tātad jums, lauvas, tas tiešām var būt tāds izaicinājums. Jūs esat ugunszīme, un jums rītā būs tāds, ziniet, varbūt tādi trigerīši, ja, kas varētu jūs pavilkt kaut kur. Tāpēc skatāmies. Vau, monētu dūzis, ko? Veiksmes kārts. Šī ir kārts, kas norāda uz veiksmi. Rītā viss, ko jūs darīsiet, jums tiešām nesīs lielu veiksmi. Tā kā lauvas mīļās, jūs esat karaļi, jūs rītā būsiet tie, kuri, ziniet, diktēs noteikumus, kuri rītā vadīs šo parādi. Jo viss, ko jūs rītā izdarīsiet, viss, ko jūs rītā iesāksiet, nesīs jums ļoti lielu veiksmi ar finansiālām iespējām. Šī ir finansu kārta, kas norāda uz finansiālu uzplaukumu. Tāpēc, kā es teicu, esat apzinīgi rītdien arī finansu tēriņos. Jo rītā var būt vēlēšanās vairāk patērēt, vairāk kaut ko nopirkt, bet atceramies, kad ir saules aptumsums. Un ja jūs rītā lauvas spēsiet savaldīt savu to iekšējo gribēšanu, vēlēšanos pirkt un tērēt, tas noteikti jums atnesīs labus rezultātus. Tā, otrā kārts, mīļās lauvas. 2 monētas, nu ko, tiešām rītā nāksies izdarīt lauvām izvēli, pirkt vai nepirkt, doties vai nedoties, tērēt vai netērēt. Šeit būs tāda iekšējā cīņa par finansēm, kad vajadzēs, kad nāksies mazliet pacīnīties ar savu es, ar savu ego, jo jūs, lauvas, jūs taču esat karaļi, jūs gribat, jums vajag, jums pienākās, tā kā rītā jums tiešām būs tāda izaicinājuma diena, kad vajadzēs pacīnīties, kā es teicu, ar savu ego un padomāt, vai tiešām jums tas ir vajadzīgs, jo jūs priekšā gaida finansiālo sasniegumu, tāds moments, ja, kārts finansiālie sasniegumi, monētu dūzis, kurš norāda uz finansiālu uzplaukumu, tā kā rītā apzinīgi esat pret saviem tēriņiem, pret visiem saviem pirkumiem, un tad jau tas dūzis jums arī piepildīsies. Tā, mīļās lauvas, un trešā kārts, kas tad ir? Ko tad rāda mums tas ar Kanum Taro? Ko tad šī kārts jums rādīs rītā? Tā, kas
kas šeit? Vau, arī 8 monētas. Nu, ko, mīļie, tiešām darat to, ko jūs vislabāk mākat. Turpiniet savus iesāktos darbus, izdariet pareizo izvēli, un tas neatlaidība, visa tā, ziniet, tā spēja noturēties rītā pretī izaicinājumiem, spēja darīt to, ko jūs vislabāk mākat, spēja neatteikties, nepavilkties uz tiem izaicinājumiem, spēja būt atbildīgam, apzinīgam, noteikti novedīs jūs pie labām finansēm. Mīļās laus, jums visas 3 kārtas ir ar finansēm saistīts, tā kā jums iespējams tiešām būs tāds pārbaudījums finansu jomā rītā. Tā kā esat gatavi tam. Tālāk, jaunavas dārgās, jūs arī rītā būsiet visvairāk ietekmētā zīme, jo tieši jūsu zodiaka zīmē notiks arī šis aptumsums. Tā kā skatāmies, kas tad jūs šeit sagaida, dārgās jaunavas. Tātad klasiskā raidera veida kāršu kava, viena kārts no šīs kāršu kavas jaunavas. Jūs esat rītā tās balles galvenie vaininieki, nevaininieki, bet 4 zižļi stabilitātes kārts, kas norāda, ka nekas rītā jūs neizsitīs no sliedēm. Jūsu galvenais moto rītā būs stabilitāte gan darbā, gan attiecībās, gan arī jūsu personīgajā dzīvē. Tā kā rītā, mīļie mani, esat gatavi, stabilitātes sajūta jums ir garantēta. Un viss, nekas jūs kā es teicu, nekas jūs nespēs novirzīt no jūsu mērķa. Nevarēs jūs kaut kur pavest uz kādiem konfliktiem, kaut kādos konfliktos jūs neiesaistīties, jo jūsu galvenais moto ir stabilitāte, miers uz zemes, jo jaunavas tās ir tā ir zīme, kas aktuāla, tāda punktuāla, kad visam ir jābūt kārtībā, un 4 zižļi tā ir tāda, tiešām, kad viss ir salikts pa plauktiņiem. Rītā tāda kārtības mīlestība, atbildības sajūta, tas viss rītā jums tiešām ir garantēts. Tālāk, mīļie mani, otrā kārts ir, kas mums šeit ir, zobenu karaliene. No ko, mīļie mani, rītā iespējams tiešām nāksies kādu mācīt nolikt pie vietas. Jo zobenu karaliene tā ir sieviete, kura atbild par saviem vārdiem, un jūs jaunavas esat tādas. Tā ir sieviete, kura zina, kāpēc viņa kaut ko saka, kāpēc viņa kaut ko runā. Rītā jūs gaida tāda, iespējams pat kāda tāda atbildīga saruna, vai nu tā būs jūsu priekšniecība, vai nu tā būs kaut kāda sieviete, kas ir jūsu kaut kur dzīvē, jā, ar kuru jums var būt kaut kāda nopietna izskaidrošanās vai izrunāšanās. Bet tā ir tāda kārta, kas strāda uz atbildīgu lēmumu pieņemšanu, un tāpēc esat tiešām atbildīgi visos savos lēmumos, kurus jūs pieņemsiet, jo jūs tiešām būsiet tā zodiaka zīme, kura būs visvairāk rītā pakļauta šajai saules aptumsuma enerģijai. Tā, un tad, kas tad mums ir trešā kārts rītā no Arkanum Taro jaunavas? Vau, 7 zižļi, arī jums zižļu kārts, kad arī vajadzēs rītā mācīt pastāvēt par savām tādām robežām, par savām personīgām robežām. Vajadzēs mācīt noturēties savās pozīcijās. Vajadzēs mācīt, iespējams, aizstāvēt kādu, iestāties par kādu, pateikt, jā, jo šeit jums bija zobenu karaliene, tātad rītā, iespējams, varbūt tiešām vajadzēs kādam pateikt kādu stingru vārdu, kādu mācīt nolikt pie vietas, un arī parādīt, ka jūs esat tie, kas noteiks, kā ir jābūt un kā nav jābūt. Attiecībās gan šī kārts varētu norādīt, ka, ziniet, šeit var būt kaut kāds konflikts, redziet, jā, šeit ir 7 zižļi vīrietis un šeit ir karaliene. Tā kā attiecībās gan ar savu mīļo cilvēku, gan arī tā, nepāršaujiet pār pa strīpu, ja, tā kā nesakiet, es te esmu galvenā, vai manā zīmē ir aptumsums, un es tagad te nesaprotu, ko es daru, un tev tas ir jāpieņem. Nē, mīļie, tā gan nerīkojieties, ja, tur var sanākt, tad uguns pakulās. Tā, mīļie, un kas mums ir svari? Dārgie svari, kas tad jūs rītā sagaida?
svari, jūs esat tāda taisnības zīme. Nu, skatāmies, kas tad jums rītā šeit solās. Arī 4 zīžļi. Nu, ko rītā arī jūs būsiet par taisnību, par godīgumu, par stabilitāti. Jūs esat tiešām tā zīme, kurai svarīgi, lai viss būtu līdzsvarā. Tātad līdzsvars jums rītā būs galvenā un aktuālākā jūsu tēma, kas arī ir saistīts ar jūsu raksturu. Tātad miers, kā saka, miers uz zemes, lai cilvēkiem labs prāts, rītā tā būs jūsu tāds arī tāda aktuālākā tēma, jūsu galvenais dzīves moto. Un arī, nu, jūs mācēsiet atrast, ja jūs mācēsiet saprast, kur teikt un kad kaut ko teikt vai kad neteikt, kad rīkoties un kad nerīkoties, ja, kad darīt un kad nedarīt, ja, jo rītā, kā es teicu, tajā saules aptumsumā tiešām te var būt tā, kad ir sāsināts kaut kādas emocijas, ja, tad nu jūs ļoti labi mācēsiet arī visu salikt pa vietām, visu saplānot un izplānot. Tā otrā kārts, dārgie, vau, 6 zobeni, arī kārts, kas norāda uz kaut kādu aizceļošanu. Tātad varbūt rītā tiešām jums ir, jūs varat pieņemt kaut kādu lēmumu, ja, kad jūs esat nolēmis, bet tikai nedariet rītā to, bet lēmumu jūs tur tādu varat pieņemt, ja, nu vai nu jūs tur gribat pārtraukt kaut kādas attiecības, vai nu mainīt kaut kādu darbu vai doties kādā ceļojumā, plānot jūs to varat, bet rītā tikai neko vēl nemainiet krasi savā dzīvē. Bet šī kārts norāda uz kaut kādu lēmumu pieņemšanu, kad jūs dodaties pretī kaut kam jaunam. Jūs esat apņēmies uzsākt savā dzīvē iespējams kādu jaunu periodu, kaut kādu jaunu posmu, vai nu tas ir tiešām atvadīties no kaut kā sena un iet pretī kaut kam jaunam, pilnīgi vēl nezināmam, bet plānot, kā es teicu, varat, bet rītā gan nekur nedodieties, neceļojiet, un, ja ir iespēja, tiešām izvairieties no tādām ļaužu masām, kur ir daudz cilvēku, jo tas var jums tos, ziniet, tādu izbalansēt jūs, jā, tā kā izcist jūs no līdzsvara, bet jums ir ļoti svarīgi tajā līdzsvarā atrasties, jā, un tāpēc izvairieties no kaut kādām tādām pārmērīgām ļaužu masām, un tad jau būs labi. Tā, mīļie, un trešā kārts jums no arkanu un kāršu kavas. Vau, sešinieks, vecākais arkāns mīlētāji. Mīlētāji, tā ir izvēles kārts, ja, kas norāda, ka rītā būs jāspēj tiešām izvēlēties. Ja nu pēc šīs kārts jūs esat tiešām nolēmuši kaut kur aizceļot, no kaut kā attiekties, uzsākt kaut ko jaunu, tad rītā būs jāpieņem tas lēmums. Lēmumu jūs, protams, varat pieņemt, bet vēl nemainiet. Kā es teicu, nemainiet rītā. Jūs varat domāt, jūs varat plānot, no kā atteikties, ko atstāt, ko ņemt līdzi. Šeit var būt arī pēc šīs kārtas kaut kas ar mīlestības jomā saistīts iespējams, ja. Šī kārta norāda, ka rītā tiešām ir jāmāk atšķirt labais no ļaunā, baltais no melnā, ieklausīties, ko cilvēks jums saka, ko jūs gribat atbildēt un kā jūs gribat atbildēt, ja. Tāpēc galvenā šī kārtas tēma ir tāda, kad tā ir izvēle, spēja izdarīt pareizo izvēli. Ja jūs šeit var redzēt, šeit ir tāda čūska uz kārtas, ja, kura būs tāds izaicinājums, kad gribēsies mazliet iekosties tajā aizliegtajā auglī, bet jums rītā, dārgie svari, ir jāmācās noturēties līdzsvarā. Tā, kas tad mums te nākošais ir skorpioni? No ko, mīļās ūdens zīmes? Arī jūs būsiet pakļauti rītdienas tam aptumsumam, ja, jo jūs esat ūdens zīme un mēnesis tā ir planēta, kas ir saistīta ar ūdeni un ar emocijām, un tā tad jums arī rītā var būt ne īpaši viegli to saules aptumsumu izturēt, ja, un vēl jau priekšā mums gaida mēnesis aptumsums, tā kā skatāmies, mīļie skorpioni, kas tad jūs sagaida. Tā, vau, vecākais arkāns tornis, no ko, mīļie mani, rītā var sabrukt kaut kādi visi jūsu plāni. Viss var aiziet pilnīgi ne tā, kā jūs esat iedomājušies, kā jūs esat iecerējuši. Šī kārts rāda, viņa, ziniet, liecina par to, ka vienmēr turiet plānu B. Ja jums ir viens plāns, tad labāk, ja ir plāns B un pat plāns C.
Iespējams, ziniet, šī kārts var rādīt uz to, ka rītā varbūt jūs esat izdomājuši kaut kur braukt un pēkšņi kaut kāds brauciens atceļās, ja? Vai nu tur automašīnas saplīst, vai nu tur laika apstākļi nav tādi, kā jūs gribētu, ja? Un kaut kas jums neizdodas. Tas ir tāds, kad jūs to nevarat paredzēt, viņš vienkārši ņem un notiek, un jums ir vienkārši jāpielāgojas tai jaunajai situācijai. Tā kā rītā varbūt tādi daudz izaicinājumi, kā es teicu, pārbaude uz jūsu reakciju, ja, kā jūs spēsiet reaģēt, jo, kā es teicu, jūs esat ūdens zīme, un šeit var būt tāds maziņš trieciens, nu pat ne maziņš, bet tāds trieciens pa jūsu emocionālo pasauli, pa jūsu emocijām, un tā būs tāda augstāko spēku iespējams pat pārbaude, kā jūs spējat rīkoties un kā jūs varat tikt galā ar jūsu emocijām, kad notiek, ziniet, kad notiek kaut kas pilnīgi neparedzēts, ja? Tā kā esat gatavi rītā jebkādiem tādiem pēkšņiem tādiem negaidītiem notikumiem, bet esat tādi, nu, mākat valdīt arī savas emocijas, ja? Un nemesties kādā konfliktā, nestrīdēties, tur nepavilties uz to kašķīti. Tā, 5 zobeni, jā, mīļie mani, 5 zobeni, tā ir tāda konflikta kārts, kas norāda, ka tāda situācija rītā var būt, kas var tiešām, ziniet, tā iesaistīt jūs kaut kādā konfliktā. Jūs, protams, iesaistīties, jūs gribēsies iesaistīties, gribēsies iebāzt, kā saka, savas 5 kapeikas tur kaut kādā vārdu strīdā vai kaut kādā konfliktā, bet, ziniet, jūs varat zaudēt tur, jā, un tas viss var atstāt ļoti sliktu iespaidu jums, tāpēc pacentieties rītā valdīt savas emocijas, valdīt savus vārdus, pārdomāt, ko jūs sakat un ko jūs runājat, lai nesāsinātu vēl vairāk to konfliktu, jo, ziniet, ir tādi konflikti, kur uzvarētāji nav. Un, ja rītā var būt kāda tāda situācija, tad atcerieties, jā, iespējams, jūs tur kādā vārdu kaujā uzvarēsiet, jā, kādā strīdā jūs tur uzvarēsiet, savu taisnību pierādīsiet, bet vai tas jums nesīs kaut kādu labu rezultātu, nu diez vai, jā, tāpēc, nu, izvairieties rītā no kaut kādām neapdomīgām frāzēm, jā, lai kas arī notiktu, lai kādi vēji jums tur pūš, lai kādi torņi jums tur gāžās, lai kādi plāni jums tur rītā mainās, esat mierīgi, noskaitiet līdz 7 un tikai tad nogrieziet, vai pat līdz 10, jā. Liekat pirkstus krustā, nezinu, dariet kaut ko, lai tikai izvairītos no kaut kādiem tādiem konfliktiem. Un trešā kārts vēl 2 kausti, arī redziet, šī ir kārts, kas norāda uz tādām apusējām emocijām, kad atcerieties viss tas, ko jūs rītā dosiet apkārtējiem, to jūs arī saņemsiet pretī. Ja jūs gribat saņemt kaut ko patīkamu, tad arī dodiet to patīkamo. Gribat saņemt mīlestību, jums ir jāiemācās atdot tā mīlestība. Jums ir jāmācās dot tam cilvēkam tās sajūtas, kuras jūs vēlaties saņemt atpakaļ, un tad jūs arī viņas saņemsiet. Visbiežāk, ziniet, šī kārts rāda uz tādu labu apusē tādu, ziniet, kad jūs saprotat un jūs saprot, ja? Tātad rītā meklējiet tādus cilvēkus, kuri ir ar jums vienādā emocionālā tādā līmenī, iespējams tie vairāk ir tā kā jūsu ģimenes locekļi, ja? Vai nu tiešām kāds ļoti tūs cilvēks, kuram jūs varat uzticēt un izstāstīt savas emocijas, kurš jūs uzklausīs, kurš jūs sapratīs, ja? Tā ir tāda kārts, kas liecina par apusēju sapratni, ja? Tā kā meklējiet rītā vairāk tādus cilvēkus, kuri vienādi ar jums domā, kuri vienādi saprot un uztver to pasauli. Tā, mīļie strelnieki, nu ko tad jums kārtas rāda? Skatāmies, strelnieki, jūs esat Jupitera zīme. Jupiters ir jūsu galvenā planēta, un Jupiters tā jums dod tādu gudrību, viedumu, tā ir planēta, kas atbild par mūsu labo karmu. Un Jupiters tā ir labvēlība, tā ir pati labākā un pati dāsnākā planēta. Un skatīsimies, ko tad jums, dārgie strelnieki, rītdienas sola. Tā, wow, 4 monētas finansiālās stabilitātes kārts. Tātad rītā jūsu galvenā tēma būs stabilitāte un viss, kas ir saistīts ar finansiālo stabilitāti. Monētas, tas nav tikai finanses, tas ir vispār mūsu resurss. Rītā jūs mācēsiet, ziniet, mācēsiet regulēt savu laiku, mācēsiet plānot savu laiku. Tas jums ir jāmācās, ja, jo
tad jūs, ziniet, ja mēs plānojam savu laiku, tad mēs jūtamies tādi stabili, ja, jo man ļoti patīk arī pašai, kad man viss ir strukturizēts, ja, tā tāda struktūra, viss, kad ir salikts pa vietām, viss, kad ir kārtībā, rītā tas būs ļoti svarīgi. Tā kā rītā tiešām izskatās, ka nekas nespējas izsist jūs no sliedēm, nekāda saules aptums tur nemainīs jūsu plānus, jo jūsu galvenā tēma būs stabilitāte, un ne tikai finansiālā stabilitāte, bet vispār, jo, ziniet, arī finansiāli, ja mēs jūtamies finansiāli stabili, tad mēs arī iekšēji esam daudz tādā lielākā resursā mēs esam, un jo mēs esam lielākā resursā, jo mēs arī varam vairāk dot apkārtējai pasaulē, un arī paši labāk jūtamies. Tā, mīļie mani, otrā kārts, dārgie strelnieki. Vau, 3 monētas, nu ko? Atkal finansu kārts, tātad, kā jau es teicu, finanses, tātad galvenā tēma būs finanses, un tā ir tāda kārts, kas liecina par sadarbību. Tātad rītā iespējams tiešām jūs varat domāt par kaut kādiem jauniem līgumiem, jauniem plāniem, par jaunām kaut kādām iespējām, vai nu tā ir kaut kāda jauns darbs, vai nu tās ir jaunas attiecības, bet tikai nemainiet neko plānot un prātot jūs varat, bet rītā tādu lēmumu vēl pieņemt nekādu nevajag. Ja jūs varat tiešām domāt, varbūt jums tur kaut kāds piedāvājums tur uz labāku darbu, ja, un jūs tagad domājat, jā, jūs to varat apsvērt, varat apdomāt, varat izdomāt, varat ievākt kaut kādu papildus informāciju, varat tur paskatīties tur līgumu vai kaut ko tādu, ja, tur pavākt kādu informāciju, bet nemainiet neko, domāt un prātot jūs varat. Šī kārts arī norāda uz to, ka rītdien iespējams jūs gaida tiešām kaut kāda pārbauda, kad jūs tiekat novērtēts, ja? Vai nu tas ir kaut kāds pārbaudes darbs, vai nu tas ir kaut kāda ieskaite vai tests, vai kad jums ir kaut kas jākārto un jūs tiekat tā kā vērtēti, vai nu jūs kā jaunais darbinieks tiekat izvērtēts un novērtēts un tagad tiek izlēmts kādu algu jums, kādu atalgojumu jums maksāt, ja tāda novērtējuma kārta šī ir. Bet kas arī rāda uz tādu veiksmīgu sadarbību. Šī kārts arī liecina par veiksmīgu sadarbību, tā kā tāda pozitīva kārts tā ir. Ja šeit ir kaut kāda runa par naudas paaugstinājumu, par algas paaugstinājumu, ja, tad tas ir vai kaut kāda finansiāla ienākuma, tad šie ienākumi var būt tādi nelieli, ja jūs tur kaut kādu jaunu projektu varbūt rītā tur, kā saka, laižat pasaulē jaunu un stādat priekšā, tad šeit būs tādi panākumi, bet viņi nebūs lieli, bet viņi būs panākumi. Tālāk, un trešā kārts, kas tad jums ir uz zobenu pārš. Zobenu pārš, tas ir tādas jaunas idejas, ja, kad jūs tiešām gribat kaut ko, iespējams tiešām jums ir kaut kāda jauna ideja, kaut kāds jauns biznesa plāns, ja, kur jūs gribat realizēt, un zobeni tās ir mūsu domas, tie ir arī mūsu vārdi, tāpēc, bet šeit nekāda reakcija vēl nav, šeit tādas aktīvas darbības nav, šis vēl viss ir tādā plānošanas un prātošanas līmenī. Tāpēc droši varat domāt un plānot, ja. Šī kārts norāda uz to, ka rītā pārāk nepārcentieties ar tādiem astiem vārdiem, ja. Iespējams, varbūt kaut kādas konflikti, pāži, tie ir mūsu bērni, ja, tie ir mūsu dzīvnieki, tie ir tādi padzīvojuši cilvēki. Tā kā šeit var būt kaut kādi nelieli konflikti, jā, ar jūsu bērniem, varbūt bērni tur saniķojās, jo arī viņi būs tajā saules aptumsuma iespējā, un varbūt kaut kādas tādas, ziniet, kad kaut kāds maziņš strīdiņš, ja, bet tas nebūs nekas liels, tie pāži, tas ir tāds kaut kas īslaicīgs un nekas nopietns šeit tāds īpaši nav gaidāms, ja, bet kāds maziņš kašķīts var būt kaut kur mājās. Tālāk, mežāži, ko mežāži? Kas tad jums rītā gaidāms? Ja jūs esat Saturna zīme, jūs esat zīme, kur atrodas karmas pārvaldnieka uzraudzībā, Saturna uzraudzībā, un jums jau, arī jūs esat zīme, kur ir par atbildību, par strukturizāciju, par tādu pienākumu, par kārtību. Tātad, kas jūs rītā sagaida? Vau, 10 zižļi, ko, mīļie mani, izskatās, kad rītā jūs jau būsiet, ziniet, gandrīz jau nonācis līdz tam, kad, lai piepildītu kaut kādus savus centienus, kaut kādas savas idejas, ja? Ja jūs esat jau kaut kādu laiku tur darījis kaut ko tādu, kas jau liek, kad šķiet, kad jau vairs nav spēka, tad, pacietieties, tūlīt jau viss būs sasniegts, visu būsiet panācis un sasniedzis, ja?
Šī kārta norāda arī uz to, ka rītā var būt sajūta, kad esat apņēmies par daudz, kad ir par smagu, kad ir par grūtu. Tāpēc, ja ir par grūtu, ja ir par daudz, vai nu tur ir darba pienākumu kaut kādu par daudz, tad nebaidieties prasīt palīdzību, ja? Nebaidieties teikt, ka jums ir par grūtu un neslēpieties un neizliecieties, ka jūs varat visu un kad jums var visu kraut virsū un kad jūs varat izdarīt visu. Tāpēc rītā nebaidieties prasīt pēc palīdzības, ja? Bet, ja jums ir kaut kādi plāni, kaut kādi tādi projekti, kuri ir jāsasniedz, ja vai nu tās ir attiecības, kuras jau varbūt ir jūs jūtaties jau tik tālu apkrauts, ja, kad uz jūsu pleciem varbūt ģimenē ir tik daudz, kas sakrauts, kad jūs jau vairs nevarat, ja, nu tad arī sakiet, ja, neklusējiet un sakiet, jo neviena pienākums nav ielīst jūsu galvā un saprast, ko jūs domājat, ja, jums ir jāsaka. Tālāk otrā kārtas, vecākais arkāns mērenība. Mērenība arī šī kārtas, kam te pirmīt izkrita, ja, esat tādi nesteidzīgi, apdomīgi. Rītā tāda diena tiešām, ja, kad jūs turpināsiet darīt visu nesteidzīgi, visu centīsieties novest līdz galam, jo, kā ir es teicu, jūs esat Saturna aizbildniecībā, un Saturns tā ir planēta, kas atbild par likumiem, par nesteidzību, par tādu apdomību, jā, tā kā šī kārta jau liecina par to, ka rītā jūs visus savus lēmumus un kaut kādus, ja tur kādi plāni jums ir, jā, jūs tā apdomīgi visam pieiesiet, jā, tā kā saules aptumsums izskatās, kad jūs neizsitīs no ierastā ritma, jā, un jūs būsiet apdomīgi un prātīgi un tā gudri visu mācēsiet plānot un izplānot. Un sapratīsiet, ko ar tiem 10 zižļiem darīt, kā vislabāk varbūt pateikt, kā vislabāk rīkoties. Tādu astu rīcību šeit jums rītā nav, bet no jums arī to īpaši nevar gaidīt, jo jūs esat tāda atbildīga zodiaka zīme. Un trešā, zižļu karalis, vai es atvainojos, jā, bruņinieks, zižļu bruņinieks. Zižļu bruņinieks tā ir tāda, kad varbūt tādas situācijas, kad gribēsies mazliet rītā kaut kur pasteigties, ja? Bet, kā es teicu, šī kārtas mērenība, ja? Šeit jūs mācēsiet apstāties un tā kā spēsiet noturēties pretī tam izaicinājumam, kaut kur mesties un ātri kaut ko darīt, ja? Kā es teicu, saules aptumsums, neuzsākat neko jaunu, nepieņemat kaut kādus neapdomīgus lēmumus, ja? Jo, redziet, bruņinieks tā ir tāda virzība, kad gribās kaut kur iet, kad gribās kaut kur steigties un kaut ko sasniegt, ja. Šeit arī bija tie 10 zižļi, ja tātad 10 zižļi jau tas ir viss, kad liekas, kad viss es vairs nevaru, es metu visu pie malas, ja. Mīļa, nē, rītā vēl nē. Mazlietiņ pacietieties, tūlīt jau būs, tūlīt jūs varēsiet visus tos savus zižļus aizlidināt pa gaisu un beidzot iztaisnot to muguru. Jūs jau esat tuvu pie tā sava mērķa, ja? Mazlietiņ vēl to enerģiju pielieciet un izdosies jums īstenot visu, ko jūs esat ieplānojuši. Nu, ko, mīļie, kas tad mums te nākošais? Ūdensvīri, nu, ko mani dārgie ūdensvīri? Arī jūs esat Saturna zīme. Arī jūsu galvenā planēta ir Saturns. Un pašreiz arī Saturns atrodas jūsu zodiaka zīmē. Un, nokrita kārtis man. Redziet, kā ir. Kad aizskatās. Redziet, kā notiek, kad aizskatās, jā, tad, nu, aiziet kaut kas mazlietiņ greizi. Bet, nu, ja tā būtu viena kārts, es viņu paņemtu, bet par cik šeit bija daudz kārts, tad, nu, es viņus neņemšu. Tā, mīļie ūdensvīri, redziet, kā es stāvu runāt par Saturnu, tā viss notiek. Es arī pati esmu Saturna iespējā pēc numeroloģijas, jā, man ir numeroloģiski, man ir karmas skaitlis, man ir 8, un tas arī uzliek ļoti daudz tādus pienākumus un atbildību, tā kā es ar Saturnu jokot nevaru, un ja es kādreiz dzīvē esmu gribējis pajokot un esmu ņēmus vērā, tad ir nācies man uzreiz tā atbildes reakcija ir bijusi, un, kā saka, man tie čiekuri uzreiz ir situši pa pieri. Tā, mīļie, kas tad ir ūdensvīriem pirmā kārts? Zobenu bruņinieks, nu ko, mīļie mani? Rītā varbūt tiešām jums gribēsies, ziniet, ievest to savu kārtību, ja? Jo, kā es teicu, Saturns tā ir tāda zīme, kura uzliek jums tādu
jūs esat tāda kārtības mīlētāji, jums patīk rūpēties par citiem, jūs esat zīme, kura ir, teiksim, kuriem patīk rūpēties par citiem, lai būtu miers uz zemes un visiem labs prāts, ja, tāpēc rītā varat būt tieši tie cilvēki, kuriem gribēsies, ziniet, tā kā nolikt kādu pie vietas, ja, gribēsies kādā konfliktā, gribēsies uzspiest savu taisnību, gribēsies pateikt visu, ko jūs par kādu domājat, tāpēc esat tādi apdomīgi un apdomājiet, ko jūs rītā taisaties teikt un ko jūs rītā taisaties tur kādam, ziniet, tur vai šaut ārā kādu iestarpināties kādā konfliktā, ja esat apdomīgi, lai nesastrādātu kaut kādas nepatikšanas un lai tas jums pēc tam, kā es teicu, kā čiepurs, ja, neiešauj papīri, jo rītā var būt tādas situācijas, par cik ir tas saules aptumsums, ka gribēsies tiešām iesaistīties kādā konfliktā, vai arī jūs varat saņemt rītā kādas ziņas, kas, ziniet, tā burtiski negaidīti pēkšņi ienāk jūsu dzīvē, kas tāds, ziniet, tā kā zibens no skaidrām debesīm, jā, kad jūs kaut ko izdzirdat un jums ir tāds pilnīgs šoks, ja kaut gan pēdējā laikā jau es te vairs ne par ko nebrīnos, te notiek katru dienu kaut kas, jā, kaut kādas tādas ziņas, kad ir grūti noturēties pretī, lai nepateiktu kādu skarbu vārdu kādam, bet rītā būs jāmāk to izdarīt. Tā, mīļie. Un bruņinieks, zižļu bruņinieks, tā ir rīcības kārts, kad gribēsies ne tikai rītā kādam kaut ko pateikt, bet aiziet arī un kādam kaut ko izdarīt. Tāpēc rītā esat tiešām tādi maksimāli piesardzīgi. Mācieties atbildēt gan par saviem vārdiem, gan par savu rīcību, ja? Ja jūs to nemācēsiet, nu, tad tie čiekuri lidos jums tajā pierē un būs diezgan sāpīgi. Šī kārta ir rāda uz to, ka rītā jūs varat labi plānot kaut kādus savus tālākos mērķus. Kā es teicu, plānojiet, ja nospraudiet savas idejas, metieties tajā ideju, ziniet, tur var būt daudz ideju pēc šīs kārtas, bet šeit arī gribēsies rīkoties, ja? Ja varat plānot, kā jūs rīkosieties, uz kuru varbūt sporta zāli jūs tur iesiet, kur jūs brauksiet, ko jūs darīsiet, bet tikai plānošanas līmenī, lai tas viss jums rītā notiek. Neko rītā vēl tā krasti nemainiet, ja? Jo izmaiņas gribēsies kaut ko tiešām rītā mainīt, uz tādu stabilāku kaut ko, ja varbūt kaut kāda stabilitāte gribās savā dzīvē. Tā kā plānojiet, bet nemainiet vēl pagaidām neko. Un trešā kārts no arkanum taro kāršu kavas, kas tad šeit arī 3 monētas. Nu, ko tiešām gribēsies kaut ko plānot, kaut kāda finansiālā stabilitātes kārts, ja, kad gribēsies varbūt tiešām kaut kādu jaunu projektu uzsākt, ja, varbūt tur kaut kādu tiešām arī darbu pamainīt vai attiecībās savās kaut ko uzlabot, ja, izrunāties varbūt, ja, tur parādīt savu varbūt apspriest mājās finansiālo stāvokli, un tad gribēsies rītā tā kā pakašķēties un pateikt kaut ko, ja, un aizcirst durvis un aiziet, nu, tā nedariet, ja, apsēdieties un izrunājieties, izstāstiet visu, kas uz sirds ir, ja tas ir saistīts ar finansēm. Arī darba jomā šī kārts norāda uz to, ka no rītā būtu labi tā saplānot, ja, izdomāt, ar ko jums labāk ir strādāt, ar kādu komandu jūs labāk strādājat, ar kuriem cilvēkiem, ja, izvērtēt. Šī kārts liecina par tādu izvērtēšanu, ja, tas ir komandas darbs, bet kad mēs izvērtējam, ja, teiksim, kurš kolektīvs, kurā, teiksim, kaut kādā komandā jūs labāk jūtaties, ja, vai ar kuriem kolēģiem jūs labāk sastrādājaties. Ja jūs esat priekšnieks, tad jūs zinat visus savus, teiksim, tos padotos, kā es saku, ja. Jūs redzat viņus, kā viņi labāk, jo, ziniet, kaut kādā lielā kolektīvā strādāt, tas ir komandas darbs, un šeit ir plānošana par komandas darbu, tā kā rītā varbūt tiešām apdomājiet un izdomājiet, kā jūs labāk strādāsiet, kaut kādus jaunus, kaut kādus noteikumus, ja jūs gribat pieņemt, ja, bet pārsvarā šī kārts būs saistīta vairāk gan ar finansēm, varbūt jūs tiešām gribēsiet saplānot savus finanses, ja, jūs domāsiet, kur es tagad braukšu, ko es tagad darīšu, ja, jo redzēt, šeit ir tie bruņinieki, ja, kad gribās mesties cīņā, gribās kaut kur braukt, bet šeit ir jāizplāno braukt un plānot jūs varat, ja, kur jūs brauksiet, bet galvenais izplānojiet. Ja jūs nezināt, prasiet palīdzību, apspriedieties ģimenē, apspriedieties darba kolektīvā, ja, varbūt jūs gribat braukt no darba kādā ekskursijā, tad nu kopā izdomājiet un izlemiet, ja, nepieņemiet tādus lēmumus vienpersoniski. Tā,
Un kas tad man vēl šeit ir? Nu, protams, romantiskās ziltiņas, romantiskās sapņainās ziltiņas. Arī jums rītā šis būs pagrūts laiks, jo arī jūs esat ūdens zīme. Un arī jūsu planēta ir Jupiters, ja? Bet jūs esat romantiķi, jūs esat sapņotāji, jūs esat tādi, ziniet, vau, tur stāvēt uz balkona, tur mēnesis apspīdēti un tur stāv kaut kas ar ģitāru un dzied jums serenādes, ja jūs tāda sapņaina zīme. Tā kā rītā varbūt arī tāds pārbaudījums jums. Tā, mīļās ziltiņas, kas tad jums ir? Vau, arī 7 zīži. Nu, ko, mīļie mani, nu rītā vajadzēs mācēt pastāvēt par sevi. Atcerieties, ka nevienmēr ar emocijām mēs varam kaut ko izdarīt, bet ir jāpasaka arī kāds stingrāks vārds, vai nu ir jāaiziet parunāt, vai nu jāaiziet ir izrunāties, bet tikai mierīgi. Neļaujiet vaļu savām emocijām, neizdariet kaut ko tādu, par ko jūs varat vēlāk nožēlot, ja? Bet rītā var būt tiešām tāds pārbaudījums jūsu tam, kā jūs spēsiet pastāvēt par sevi, kā jūs mācēsiet pastāvēt par savām robežām, kā jūs mācēsiet parādīt, ko ar jums var un ko jūs nepieļausiet, ja? Šeit būs tāda pārbaudījuma diena jums rītā, kad, nu, būs diezgan tā jāmāk tiešām pastāvēt par sevi un pateikt, jā, nē, es tā negribu, es tā nestrādāšu, vai arī attiecībās, kad nē, es tā neesmu ar mieru, jā, kad māciet, ziniet, tā visu, kā saka, Krieviem ir, man patīk tāds teiciens, nabirīgu, jā, nu tā kā pirms kaut ko uzsākt, ziniet tā, apspriežat visu, jā, kā jūs darīsiet, ko jūs darīsiet, lai pēc tam izvairītos no kaut kādiem pārpratumiem, no kaut kādām nesaprotamām situācijām. Tā, ziltiņas un zeltītais taro. Vau, kaustu bruņinieks. Nu, ko, mīļie, rītā jums ir gaidāms kaut kāds ļoti patīkams romantisks piedāvājums, jā. Kā jau es teicu, jūs esat emocionāla zīme, un emocijas tas arī ir viss par jums. Tātad rītā varbūt tiešām jūs varat saņemt kādu uzaicinājumu uz kaut kādu randiņu, uzaicinājumu aiziet kaut kur pasēdēt, kaut kur pavadīt laiku, ja. Meitenēm, ziltiņām, ja jūs esat, teiksim, ja jūs meklējat savu bruņinieku, nu tad rītā jūs varat tiešām saņemt kaut kādu uzaicinājumu. Šī kārts liecina par tādām patīkamām emocijām, kad rītā jūs saņemat kaut kādas patīkamas ziņas, ja, kad jūs priecājaties un izbaudat. Tas ir kaut kas tāds, kad jūs to nevarat paredzēt, vienkārši viņš nāk un tā kā atnāk, ja, vai nu jūs saņemat kādu ziņu, vai jūs izdzirdat kaut kādu melodiju, ja, un te jums gribās tā pasapņot, ja, un tādām, ziniet, tādiem vairāk tādiem emocionāliem būt, ja. Tās ir tādas emocijas, kas ceļ mūs gaisā, kas liek mums kustēties, kas liek mums tā kā, ziniet, dzīvot un sajust. Nu, jauki, un tagad pēdējā kārts, mīļās ziltiņas. Skatāmies, kas tad jums rītā ir gaidāms, dārgās ziltiņas. Tātad trešā kārts, mīļās zivis. Vau, zobenu karalis. Nu, ko, mīļie, man izskatās, kad rītā jūs tā nopietni ķersieties pie savu robežu, no tādas, ziniet, parādīšanas, ja? Kad jūs mācēsiet tiešām pateikt un parādīt un visas savas idejas piepildīt, ja? Karalis tas ir, ziniet, cilvēks, kurš spēj atbildēt par saviem vārdiem un par savu rīcību. Tā kā rītā esat gatavi tam, ka būs jāmāk atbildēt gan par saviem vārdiem, gan arī par savām domām. Ja jūs kaut ko plānojat uz priekšdienām, ja jūs tur kaut kas mīlestības jomā jums tur ir, tad esiet pārbaudiet otru cilvēku, pārbaudiet, vai tiešām tas ir tas, bruņinieks, kuru jūs gribat, ja? Ieklausieties, ko viņš saka, kā viņš runā, kā viņš uzvedās. Ja jums kaut kas nepatīk, ja jūs jūtaties, ziniet, jūs tā kā emocionāli cilvēki esat, ja? Uzreiz sakiet, uzreiz nostādiet savas robežas personīgās. Neļaujiet nevienam pārkāpt. Neļaujiet kādam balstoties uz to, ka jūs esat emocionāli tādi empātiski un iejūtīgi. Neļaujiet nevienam kāpt sev uz galvas, neļaujiet nevienam tā kā apbižot jūs, ja? Mākat uzreiz visu, kā saka, pie saknes cirst nost un mākat uzreiz visu pateikt, ko jūs domājat un kā jūs gribētu. Jo, kā es teicu, šeit rītā var būt kaut kas romantisks, un lai jūs tiešām, ziniet, būtu tādi, lai jūs saņemtu to, ko var sniegt tas kaustu bruņinieks, ja, tad uzreiz visu arī saliekat pa plauktiņiem, saliekat visu un izrunājat visu un sarunājat visu. Mākat nostādīt tās savas robežas, jo, ziniet, kā es saku, tad, kad mums nav personīgās robežas nostādītas, tad, kad tur ir anarhija, ja,
tad, kad man durvis ir vaļā manā dzīvoklī, un kad man nāk iekšā visi, kas vien grib, un kad es nemāku aizslēgt savas durvis un pateikt, nē, manā dzīvoklī nāks tikai tie, kuriem ir atslēga, ja, tad nu mums nākās, ziniet, bieži vien mesties tādā cīņā un, kā saka, tīrīt ārā visu, kuri ir atnākuši un kuri jauc tā kā, un tā kā, ziniet, traucē mums dzīvot un kaut kā negatīvi mūs ietekmē, ja. Tā kā rītā esat tādi atbildīgi gan ar savām domām, gan ar saviem vārdiem, ja, un skatieties un mākat atbildīgi rītā pieņemt lēmumus, jo karalis tas ir par atbildīgu lēmumu pieņemšanu. Nesat pārāk emocionāli, ja, nepaļaujieties pārāk, neiekrītiet tajā savā emocijas lazdā un izvairieties no kaut kādām tādām pārliekām emocijām, bet esat tādi stingri, noteikti un atbildīgi. Nu, ko, mīļie mani, tāds nu bija tas izlikums, gan astroloģiskā maziņš tāds ieskatiņš, gan arī taro izlikums rītdienai, tātad aptumsumam. Nu, ko, mīļie, es novēlu, lai visiem rītā pietiek spēka, izturības, lai visiem pietiek apdomības pieņemt pareizos lēmumus, lai visiem pietiek tāda iekšējā spēka, ziniet, tikt ar visām emocijām galā, lai tas prātiņš rītā mums neaiziet pastaigāties, lai mums ir veselais saprāts, lai mēs saprotam, kāpēc mēs kaut ko darām, kāpēc mēs kaut ko sakam, un galvenais atcerieties, nemainiet rītā vēl neko, mazlietiņ pacietieties, ļaujiet tam aptumsum koridoram vismaz pāri paiet, ja, un tad jau viss būs labi. Un lai nesāsinātu savas emocijas, lai nesāsinātu, ziniet, visu to pasaules uztveri tā, lai nenodarītu sev pāri, nu, pacentieties izvairīties tiešām no kaut kādu sociālo mēdīju piedāvātajām tajām šausmām, kas tagad ir pieejamas visur, ja, neskatieties ne pa to Izrēlu, es arī, kā es teicu, es tur mazliet ielīdu visā tajā iekšā, bet es sapratu, ja, ka manām emocijām tas ir tiešām pa traku, un es izvairos no viss tā, es labāk paklaustos kaut kādu, dzirdiet, man te fonā skan kaut kādu nomierinošu tādu patīkamu mūzika, un es labāk paskatos kaut ko un painteresējos par kaut kādām lietām, kas tiešām man var parādīt kaut ko, ka dzīvē ir viss, dzīvē ir savi principi un visumam ir savi likumi, ja, un saprast, kā tos likumus pareizi ievērot, kā pareizi dzīvot, lai tos likumus nepārkāptu, lai saņemtu tādu labu un patīkamu rezultātu savā dzīvē. Un tāpēc es arī to daru, un ziniet, un es tā vienmēr esmu teikusi, ka ja man izdosies manā dzīvē palīdzēt kaut pāris cilvēkiem, tad es zināšu, ka es savu dzīvi neesmu nodzīvojis pa velti, un mana dvēsele ir piepildījusi to savu uzdevumu, pēc kura viņa šeit ir, un to pieredzi, pēc kuras viņa šeit ir atnākusi, ja. Tā, mīļie mani, nu, ko novēlu visiem rītā tiešām maksimāli tādu pozitīvu, jauku dienu, un esiet apdomīgi un pieņemiet jebkurus lēmumus rītā apdomīgi un bez liekām emocijām. Nu, ko, mīļie, tiksimies atkal drīz, lai jums jauka rītdiena rītā!